Pastāstīšu par krāsojumā burtnīcu, krāso un mācies burtus. To ir sastādījusi un ilustrējusi Dace Čākure, un šai autori ir iznākuši arī burtu kartītes burtu dārs, tā kā tos var izmantot kā komplektu, bet var izmantot arī atsevišķi. Tātad, ko mēs atradīsim šajā burtnīcā? Protams, kā jau krāsojumā burtnīcā, šeit ir ilustrācijas, kuras bērns var krāsot. Te ir arī vārda pirmais burts, kuru var arī izkrāsot, un apakšā ir pats vārds, kurā bērns var meklēt šo te burtu, atrast, varbūt pārvilkt, vēlreiz nokrāsot, izkrāsot. Varbūt vārdā ir vairāki šie burti, un arī tādi vārdi šeit ir. Tad bērns var atrast ne tikai vienu, bet arī vairākus šos te burtiņus, un tādējādi nostiprināt savu lasīt prasmi. Un, kā jau teicu, šeit ir arī tādi vārdi, kas nav burtu kartītēs. Un tad ir arī tāds neliels azarta jautājums, kādā krāsā tad krāsot, piemēram, lācenis. Kādā krāsā ir lācenis. Tas ir jāpadomā. Mazliet dažiem vārdiem ir špikerītis aizmugurē aiz 4. lāciņa, bet principā jādomā pašiem. Te ir tādi vārdi kā mandarīns, nektarīni, burtiņš ņam, burtiņš eņ, kam vienmēr grūti atrast kādu vārdiņu, ja? Nektarīni ir garšīgi, tāpēc ņam. Tātad krāsojam, mācāmies burtus, apgūstam jaunus vārdus, arī krāsu nosaukumus un gūstam prieku.